Pavasaroju svidu vārda dienu, un pavasarī ir lieldienas. Man patīk meklēt olas, un pēc lieldienām viss kļūst daudz zaļāks. Ir vairāk saulītes. Man ļoti patīk šūpoties. Vietītīgajās šūpolēs, ko tētis man ir izbūvējis zem koka mājiņas. Vienreiz tā šūpojos, ka kājas pieskārās zaram, tik augsts. Koka mājiņu man uztaisīja tētis, kad man bija kādi 5 vai 4 gadi. Tas bija tieši uz lieldienām. Tikai tad tika ielikts pēdējais grīdas dēlis. Atbrauca radi, un es pa to laiku pieskatīju tantes Ivetas sunifrici. Pagājušajās lieldienās visas solas atradām, visas salikām milzīgā šķīvī, un bija pirmā pavasara bauda. Es sēdēju šūpuļu krēslā, izstiepusies, un saulīte man sildīja seju. Un tad es sarāvos kā zaķis un baudīju dzīvi. Pie dzīves baudīšanas pieder acu aizvēršana un smaidīšana un kokteils no bērnu un kļavu sulām. Garšo pēc zaļajiem zirnišiem. Mēs paši spiežam bērnu un kļavu sulas. Pie baudīšanas bija uzpilvani. Tad ir ērtāk. Man patīk arī klausīties putnu dziesmas. Es putniem liktu 8, bet vārtām 3. Nesen biju ceļojumā, un tur viens putniņš visu rītu dziedāja. Čiviv, čiviv, ļoti patika. Patīk pulkstiņa tikšķi. Skolā uz Launavu es neeju. Tad ir kluss, es smaidu un kaut ko zīmēju. Mammas kabinetā klusums nav vajadzīgs, jo tur jāskan mūzikai. Arī Stēnu laukumā es izbaudu klusumu. Tur sēžu slitkalniņu un nešūdzinos. Un vēl man klusums patīk, kad pildu matemātiku. Kad zina visi to, ka tu jau pavasar.
dziesma koks. Man dziesma tiešām ļoti līdzinās ar liepu. Un droši vien visvairāk ir saistās tieši ar studiju gadiem. Mācījos konservatorijā, neklātienes nodaļā. Un mēs bijām tie laimīgi, kuri varam saukties par Imantu Kaukaru pirmajiem bērniem. Viņš jau arī tajā laikā bija ļoti aizņemts. Un ar mums neklātniekiem varēja strādāt tikai vēlās vakarstundās. Mēs bijām visi kopā. Un mēs visi tiešām ļoti draudzīgi dzīvojām. Kopā mācījāmies, kopā arī izklādējāmies. Un tad šajās vēlās vakarstundās, kad mūsu galvas bija piesātināts un pārsātināts ar savām eksāmena dziesmām, mēs izgājām no konservatorijas, bija noliez lietas, ziedliepas, visa Rīga smaržo, tas vienkārši bija neaizmirstami. Un mēs šķīrāmies, aizgājām katrs savu taciņu, lai no rīta tiktos eksāmenā. Un to nokārtojam vienmēr spoži. Vispār jāsaka, ka dziesmas brīnums uzplaukst ļoti reti diriģenta dzīvē. Un tas nevienmēr ir koncertos, pat ne noslēguma koncertā, dziesmu svētkos. Bet tas varbūt vienkārši parastā mēģinājumā. Bet visdrīzāk jau, ka šāds brīdis nepienāk. Mēs dziesmu iemācamies, nodziedam un ejam tālāk pie nākošām dziesmām. Un
Tēt, izdancini mani. Un tētis izdancina, griež balsi pa visu zāli. Viņš ir lielisks dejotājs. Un vēl viņš ir skolas direktors. Viņa vadībā mums skolā ir ļoti daudz muzicēšanas un dancošanas. Taču tad viņš vairs nav skolas direktors un mājās viņa gandrīz nekad nav. Ir rudenis, mēs braucam ekskursijā. Mamma ar citām skolotājām uz Siguldu, bet mēs ar tēti uz Tēri. Un viņam līdzi ir blonda dāma. Mēs ar tēti kāpjam augšā tornī, blondā dāma skatās no apakšas uz mums un māja. Tērvetes koki no augšas izskatās krāsaini. Blondā dāma izskatās maziņa. Nākamajā vasarā viņš ir prom pavisam un dzīvo pie tās dāmas. Bet varbūt viņš bija prom jau to rudeni. Man pēc gadiem sanāk dažus gadus dzīvot pie viņiem abiem, pie tēta un tās blondās sievietes. Un tad es redzu, ka tētis prot arī izraudināt, jo viņš ir dzērājs un dzīves baudītājs. Un var aiziet uz veikalu, bet pārnāk pēc 3 dienām. Pēc daudziem gadiem, kad viņš ir vientuļš un ratiņkrēslā, viņš vairs nevar mani iznīcināt. Taču es arī neesmu vairs tik lēti izraudināt. Viņam ir anekdošu putnīca, un viņš man izsmīdina. It kā zinātu, ka es dievinu anekdotas. Un dažreiz mēs arī dziedam. Jaunībā viņš ir bijis dieva dots mūziķis. Bez muzikālās izglītības varēja spēlēt jebkuru instrumentu, ko paņēma rokās. Un es atceros, sen, bērnībā, kad dzīvojām kopā, mēs vienmēr mašīnā dziedājām. Ja kāds ierosina uzsāk un mēs tad dziedam, vai sanāk dziedināšana? Raudināšana un smīdināšana taču sanāk. Un pat dancošana sanāk.
Teica blieņu raksturs man ar vien ir palicis. Man gribīs, ejot garām lielai vai mazai lāstekai,
to nostumt nost. Blienis no zīmes prīkiem, kaidam īmest ar piku. Cits būs priecīgs, cits dusmīgs. Tas laikam atkarīgs no jo noskaņojuma timā breidī. Šogad paspēju paslīpot. Bija tik daudz snīga, ka varēja laist pori apartajiem teirumiem. Un sliepajot, var ieraudzēt stirnas. Zīmā ir mana dzimšanas dīna. Tīkši saulgrīžos, 21. decembrī. Mēs eglēti nesam mojos tikai 5 manas dzimšanas dīnes. Zinat, ka izskan zīma? Romantika īkšā, molkas krosnes, saules stors, sveceitis, kad pazaud elektreiba, un vātras brozmas orpusī. Ir tik omulēgas pieļāt golda spēli sveču gaismā, vai korenot krosni. Nu mozas ierkūciņa veidojās tik daudz gaismas un siltuma, kam nekas nevar stotīs pretim un apturēt. Kopiet cilvēki baznīcā dzīt. Var jau visu norunot, noskaitēt, bet taidu runu neīpaši gribīs klausētīs. Bet, kod dzīt, ir kāds vords, kurš skaņ ilgok, ir nozīmīgs un uzrunāja cilvēku. Ja man vajag klusumu, braucu uz laukiem, uz vecvecoku mojam.
man ļoti liela dziedātāja dzimtas. Viņa dziedāja līdz pat mūža galam. 82 gados arī sabiedriskos pasākumos, gan koros, gan folkloras kopās. Bez viņas nevarēja iztikt. Ja Grietiņas nav, tad bija šausmas, un Grietiņa gāja pēdējiem spēkiem. Viņai bija tā apziņa, ka esmu vajadzīga, man ir jādzied. Mēs esam 3 bērni mammai, un mūsos visos tā mūzikas mīlestība ir ļoti, ļoti iesakņojusies. Kādreiz, kad Radi brauca ciemos, tad mēs vienmēr dziedājām. Lielā māsa pie klavierēm, bet mēs ar brāli abās pusēs nostājušies dziedājām. Anda par mani ir 6 gadi vecāka. Kad viņa iestājās mūzikas vidusskolā, un padomju laikos bija milzīga starpība starp parasto skolu un brīvības sajūtu mūzikas skolā. Mani fascinēja, ka Andai tā dzīve notiek uz tik jautra viļņa, visa tā dziedāšana un ballītes, un Anda tik atnāk mājās un saka, es iemācījos jaunu dziesmu. Atceros, kā viņa man mācīja Raimanda Paula par pēdējo lapu. Es labu brīdi tā kā baidījos no vecākās māsas. Un tad, kad man lika mācīties klavieres, un Anda bija atstāta par skolotāju. Ir visādi gājis. Pēc pamatskolas beigšanas mani pedagogi ieteica man mūziku turpināt tālāk. Devos uz Rēzeknes mūzikas koledžu. Kā tagad atceros, ienāku es iekšā skolā un pa garo gaiteni nāk pretī plīvojošos garos svārkos, kā vienmēr Anda. Un tagad, kas tas par bērnu mums te atbraucis? Kolēģi saka, uz kordeļģentiem grib. No kurienes? No Ludzas saku. Man patīk Ludza. No Ludzas nāk labi bērni. Un viņa mani savāca. Tā bija mūsu pirmā tikšanās. Un kas man vizuāli viņā patika, viņas mati. Viņai arī tagad ir tādi biezi, skaisti, spīdīgi mati. Un viņas smaids. Viņai ir smaidīgas acis. Kad to ar viņu runā, viņa var nesmaidīt, bet ir sajūta, ka acis smaida. Es viņu pamanīju koncertzāles Gors atklāšanas pasākumā. Viszemāko un pacietīgāko asniņu, visklusāko starp klusajiem, iedrošinoši drošu bērnu un jauniešu burzmā uz skatuves un reizē gandrīz neredzam. Atceros, kā viņu uz celīšiem tupēja kādā ainā, lai būtu līdzīgi maza kā vismazākie dziedātāji. Viņa bija kā ūdens, kas aizpilda visas spraudziņas, kā zeme zem visu kājām, gatava visiem būt viss, lai katram ir droši un katrs var augt. Kalpu kalpona mūzikai. Pateicoties viņai, dziesma ir saulītē un dziesmai ir baltas zeķes.
ceļa stabiņš un kaut kāda likteņu sakritība un Ilonas Rupainas intrigu. Neko viena nevar izdarīt. Ne bez jums dziedātājiem, ne bez spēlētājiem, ne bez savas ģimenes, ne bez šīs brīnišķīgās komandas, visu nedēļu ar kūpošām galvām, kā saģērbt, kā saigāt, kur kas notiek, jā, Inga, Ināra. Un man lielais atradums Marika, Lūdzes, jā, tā kā mums ir vienkārši, ja izdevās, tad es nenormāli